Es biju pārliecināta, ka es šogad nākšu uz spēku konferenci kā dalībnieks. Bet tieši tad, kad es saņēmu zvanu ar piedāvājumu, šogad arī būtu kā lektoram, godīgi sakot, es biju tik priecīga, man liekas, kā mazbērns Ziemassvētkos. Un iespējams viens no punktiem, kāpēc tas tā forši manifestējās, bija tas, kad es noņēmu pārmērīgu svarīgumu un ekspektācijas, par ko mēs arī šodien runāsim sīkāk, ka tieši tad, kad mēs atmetam ekspektācijas, svarīgumu lietām ļoti bieži notiek tā maģija. Šī perspektīva manā laukā ienāca, es teiktu, tā īstenībā tikai kaut kādu pusgadu atpakaļ pēc pagājušās konferences, kad es sapratu to, ka pārmērīgais perfekcionisms, ka mēs pārmērīgi kaut ko visu laiku gaidām, gribam perfektu šādu scenāriju, tas rada pretēju rezultātu. Par to īstenībā arī runā Vadims Zēlands, varbūt kāds zina, realitātes transurfinga grāmatu autors, ka pārmērīgs svarīgums un pārmērīgas ekspektācijas rada ļoti tādu saspringtu enerģiju, un savā ziņā mēs paši ar pārmērīgām gaidām sabloķējam to, ko mēs vēlamies. Un tas sasinās ļoti ar kontrolas jautājumu, kas arī manā laukā tieši šogad īpaši pacēlies. Es domāju, daudz no jums arī jūt, ka šogad it kā nekas daudz nav mainījies, bet mainījies viss. Un kopējā laukā ir tāda enerģija, ka, ja mēs esam pārmērīgā kontrolē, tas vienkārši vairs neiet cauri. Nāk pārbaudījumi, eksāmeni. Tā kā šis gads, es ticu, ir par to, šis tagad posms mums visiem kolektīvi, lai mācītos to svarīgumu, gaidas un kontroli atlaist. Manā gadījumā šogad, ko es sapratu, ir tāda vizualizācijas, jā, viņas strādā visas tās tehnikas neapšaubāmi, bet ko es sapratu vienā brīdī arī pati, kad es pārāk sāku fokusēties uz nākotnes mērķiem, visu laiku vizualizēt. Es uzskatu, izejot cauri dažādām formulām praksē, kuras labāk strādā, vizualizēju, labi, no rīta, vakarā, uztais savus praksītes, bet īstā praksa sākās dzīvē. Īstā praksa sākās ārpus meditācijas, ka tu esi reāli dzīvē, ka notiek notikumi, un kā tad tu reaģē, kā tad tu tiec galā ar savām emocijām, ko tad domā. Un galvenā tā formula bija tāda, ka jā, uzlikt foršus mērķus, jā, vizualizēt, bet galvenais iemācīties strādāt uz savu šī brīža sajūtu šeit un tagad dzīvē ārpus prakses. Šis moments. Kā es jūtos šajā momentā, vienkārši, un cik es varu savienoties šo momentu. Iepriekš jau arī pacēlās šī tēma, mūsu smadzenes tā ir uzbūvēts, kad 80% dienas plus mīnus vidējam cilvēkam mēs esam nākotnē vai pagātnē. Un ļoti viegli liekas, esi mirklīgs, skan jau tā, forši tāds skaists auglis. Nav nemaz tik viegli mūsdienās, vai ne? Un tas ir tas, ko es ticu, ka mums šobrīd visiem ir jāmācās, un ka tā maģija ir tas fokus nevis savā nākotnes vīzijā arī, bet pats galvenais ir sevī šeit un tagad. Kā tu jūties šodien, šobrīd, jo šobrīd, tagad ar savu šī brīža enerģiju, es un jūs rādām to savu nākamo momentu, ar to enerģiju, to frekvenci. Un kāpēc es ticu, ka sirds ceļš sākās, vismaz manā pieredzē, tieši mūsu ķermenī, un kāpēc ķermenis ir tik svarīgs? Ne tikai domas, prāts. Pirmām kārtām domu kvalitāti lielā mērā veido mūsu ķermenis, mūsu fizioloģija. Nesen tika veikts viens pētījums, tas ir oficiāls, kad sacensībās, piemēram, tur bija deju sacensības, tika pētīts tā globāli, ka tie dejotāji, kas uzstājās pēdējie, tika vērtēti kā stingrāk. Sākot analizēt šo. Kāpēc? Jo, protams, ir jau vakars, žūra jau ir nogurusi, ja, tā kā viņi jau ir redzējuši 100 pārus. Tas tā kā smaržas iedomājieties, un sievietes zinās. Ja tu pats smaržosi veikalā 20 smaržas, tās 21. jau te būs rīt izdomāšas, bet es par smaržas negribu. Tu jau nevarēsi sajust to aromātu. Un tas nozīmē, ka fizioloģiski, ka tu esi noguris, ja tu neesi resursā. Uz vakaru mēs visu, ko mēs darītu, bet ja nedaram neko, mēs bišķiņu sagurstam. Tas ir normāli, un mums vajag atjaunoties, uzlādēt bateriju. Tad attiecīgi, kad tu esi nogurst, uzreiz redzi visu savādāk, bišķiņu pelēkāk, gribot, negribot. Un tas nozīmē, ka tavu domu kvalitāti veido tavs resurss. Tāpēc tik svarīgi arī ir pielikt klāt visam, ko mēs runājam, elementāru bāzi, ko arī minēja Jānis, miegs ir numur 1, ja, kurā viss pārkārtojās, atjaunojās, protams, uzturs, sports, kustība. Un arī izkustoties, mēs atbrīvojam šos saspringumus, arī šo svarīgumu. Kaut kāda situācija arī, kad dzīvē ir, kad liekas, Dievs, pasaules gals, pamēģināt kaut vai paralēli elpošanām vēl nopurināties burtiski un vienkārši noņemt to svarīgumu. Un pajautāt savu jautājumu, cik svarīgi man tas liksies pēc 5 gadi. Visdrīzāk vairums situāciju vairs neliksies tik svarīgas, un mēs paši prātā piešķiram šo nozīmīgumu. Un vēl tāda perspektīva, kas man ļoti šogad pamainīja daudz ko, es sapratu, lai vēlētos daudz, ka vēlies skaistus mērķus, sapņo, bet tam vajag resursu. Tāpēc, ka, jā, kā jau minēju, tu fizioloģiski esi noguris, tu esi izdedzis emocionāli vai fizioloģiski,
Tu pat neko negribas, kā tikai ielist savāliņā, lai viss liek svētu mieru. Un atkal, kā mēs varam parūpēties par savu resursu, elementāri ar savu bāzi. Un te arī sliek klāt, protams, emocionālo pasauli, emocijas, jo tas īstenībā arī tādā smadzeņu perspektīvas īstenībā veselības ziņā arī tieši, kas ir pierādīts interesanti, ka tieši tādas mīlestības sajūtas un socializēšanās katram cilvēkam ir numur 1, kas izdala arī oksitotīnu, un attiecīgi tas atbild hormons par to, tiešām, ka mēs jūtamies laimīgi, pieņemti un droši, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi socializēties. Tāpēc šodien izmantojiet šo socializēšanos, lai vairot šo skaisto hormonu. Un arī tas, man šķiet, ir svarīgs aspekts, padomāt, no kā mēs mācamies? No domām? Pats liet roku, kurš slikti slido? Daislidošana, kurš baigi nemāka. Super, es neesmu viena. Es esmu vienreiz laikam slidojusi. Es tiešām ļoti slikti slidoju. Otro reizi, kad bija bērni, es to pingvīniņu braucu un tādu. Es nemāku, man nesanāk. Bet es zinu, ka es viņiem mācītos, ja es to darītu. Vienkārši man nav aktuāli šobrīd, es neesmu to darījusi. Ja es to darītu katru dienu, es domāju, pēc gada nākamajā konferencē es jums stāstītu, kā es tagad slidoju, varbūt pat kaut kādā vietējā mazās sacensībās piedalītos. Ja? Visu mēs varam iemācīties, ja mēs vien to praktizējam. Bet mācāmies mēs tikai no pieredzes. Ja jūs izlasītu tagad tie, kas pacēla roku, 3 grāmatas, kā slidot, tā kā jūs uzkāptu uz slidām, es domāju, ka 99% sākums būtu so. Atkal tā kā vēl viena perspektīva, kāpēc tik svarīgi ir zināšanas pielietot, informāciju pielietot, arī šodienas perspektīvā daudz forša informācija. Jā, viņi strādā, bet pielietot matērijā savā dzīvē, jo mēs mācāmies tikai no pieredzes. Jā, un tieši es ticu, ka paplašinot arī savu nervu sistēmas kapacitāti, mēs paplašam savu tādu kā enerģētisko kapacitāti. Jo varbūt 2 situācijas vienādas, un vienam liekas tā ir traģēdija, pasaules gals, un otrs pasaka, bet atrisināsim. Visi no perspektīvas. No perspektīvas mainās pilnīgi viss. Un te es minēju arī aburtā loka teoriju, pa cik 80% impulsu iet no ķermeņa tiešām uz prātu, un tas ir tā kā zinātnisks faktors nervu sistēmas līmenī, tad sanāk, ja jums kaut kāds saspringums ir, piemēram, varbūt fizioloģisks, vienkārši kāds sēž ofisā pie datora un sasprings kaut kas sprandā, vai no stresa arī. Tikpat daudz saspringumu rodās no stresa mūsdienās. Diemžēl smadzenes nav nemaz tik gudras. Viņas neatšķir, tas saspringums ir mentāls vai fizisks. Viņas to tulko kā sarkanā gaisma, kaut kas nav kārtībā. Un tas nozīmē, kāpēc cik svarīgi arī ar ķermeni strādāt, atbrīvot viņus ar dažādām tehnikām. Tur var atrast katrs savu, tā var būt somatika, tas var būt elpošanas, viss kaut kas. Bet ar to strādāt, tu vari kārtot galvu, cik tu vēlies, bet ja ir fiziski saspringumi, tas impulss tiks sūtīts, kad ir kaut kāds stress, ka kaut kas nav kārtībā. Un kas ir interesanti, ka tiešām arī ir zinātniski pierādīts, ka emocijas ir tās, kas regulē mūsu fizioloģiju. Tāpēc, ka limbiskā daļa, kur ir emocijas, viņas ietekmē mūsu, attiecīgi, reptīlās primārās smadzenes. Ko tas nozīmē? Iztēloties, ka jūs būtu ļoti, ļoti dusmīgi uz maz brītiņu. Uzreiz pulss ir augšā, sirdstemps palielinās, momentāli tiek ietekmēti fizioloģiskie procesi. Tāpēc arī, ja mēs gribam veiksmīgāk, laimīgāk, mierīgāk dzīvi, primāri ir īstenībā darbs ar emocijām. Tā kā, un tehnikas, domāju, jums jau visiem te ir daudzas pieļauju no Jāņa kursa, un elpa, manuprāt, ir primārais tāds kolosālākais, vieglākais instruments, kas mums vienmēr ir līdzi. Somatika arī manā skatījumā, es arī elpa, īstumā lieku zem somatikas, tas ir visas ķermeņa prakses. Tā ir, manuprāt, kā tāda atslēga, un visiem viņa ir, bet cilvēki tā ir uzbūvēti, ka mums viss, kas ir, mēs arī zinām, kā vajag, mēs to nedaram. Mēs tā īstenībā, tā kā, cerēsim, nekā daudz cilvēku mīl ciest. Diemžēl, jā. Bet īstenībā, kad mēs paliekam apzināti, tas ir tas maģiskais moments. Man te ļoti patīk Karla Junga teiciens, ko es gribēju iemetināt. Kamēr tu nepaliec apzināts, Jungs teica, tu to turpini saukt par likteni. Un tā ir, es domāju, ka ir arī vieta būt kaut kādiem dvēseļu scenārijiem, protams, liktenim, bet tādā perspektīvā pastoties arī šādā, kad ja mēs vienkārši skrienam visu laiku, neapstājamies, mēs nepajautājam, kā es jūtos, ko es vēlos, kā mans ķermenis jūtās, kā es par stāvu, kādi man stāja, elementāras lietas, kā es sevi iznesu, tad to sauc pat vienkārši tā notiek. Tāpēc cik svarīgi tie brīži, un kāpēc arī manā pieredzē bijis, man tiešām sakrita tā, ka caur somatikas apzinātības praksēm man aizgāja liels izrāviens visās jomās, un es varu teikt, atradu sevi, bet šis ceļš atrada mani. To gan es varu pateikt, ja pirms 5 gadi, pēc 6, es vēl neticētu zālē strādājot fitnesā, kad es varētu darīt kaut ko šādu. Un es ticu, ka tas ir ceļš klauvē, bet vienīgais gan, ko es saskaros arī pati un apkārt, ka ļoti bieži mēs tā kā viņu meklējam, kad viņš atnāk, mēs nobīstamies. Atnāk tā iespēja, un tu pats nezini, kā ar to tik galā, un tu nobīsies, un tu neatver tās durvis, un tad viņš arī aiziet, un mēs paši brīnamies. Tāpēc tāda perspektīva, ko padomāt, ka tas sirds ceļš atnāk, ka tās iespējas atnāk, jā, un viņas parasti bailīgas.
Tad mēs pieslēdzamies bailēm. Viņas parasti bailīgas, jo bailīgi arī ir, arī vairumam šeit uzkāpt, uzstāties. Jebkas, ko mēs darām jauns, ir bailīgs. Kāpēc? Ja mēs piešķiram pārmērīgu svarīgumu. Kā es iztīšos, kaut kādas domās un tā tālāk. Bet šis teiciens arī man atnāca manīm šogad, un viņš vienkārši izmainīja ļoti daudz, kad Rumija teica, ceļš rodās ejot. Jo, kad man prasa, kā tad es tieku galā ar bailēm, ja bailes ir visiem, arī man, es saprotu, es varu tad stāvēt un domāt, kaut vai kā es norunāšu. Es neizdomāšu, es nezinu, ja tas būs tajā mirklī, es nezinu, kas nāks. Ko jūs darīsiet vakarā? Jūs varat izplānot, bet jūs nezināt īsti līdz galam, kā izvērsīsies. Un tikai jūs varat iztērēt savā ziņā, es teikšu, noliet enerģiju, ja, domājot par to. Vai viens variants, ja jūs vizualizējat savu foršāko scenāriju, bet tad šeit un tagad foršā enerģijā jūs ejat un piedzīvojat savu foršāko dzīvi. Tāpēc atkal mēs atgriežamies šogad pie tā, nevis tik ļoti pie tās nākotnes versijas. Jā, uzrakstam un tā, bet lielākais fokus ir es šeit un tagad, es savienojumā ar šo mirkli. Un arī šeit, tas nāk arī no neirozinātnes, bet sasējās bišķiņ arī to, ko Jānis teica. Te gan apakšā arī izmaiņas tāds stāsts maziņš par hormoniem, kad ja pat cilvēks sev pierādīts saka un domā tās pirmās domas, man nekas nesanāk, es esmu nesmuks, esmu dumšs un šīs, mainās, ja mēs skatāmies fizioloģiski hormonālās reakcijas. Citi hormoni izdalās. Un ja mēs sakam to otru, piemēram, bet es ieliku speciāli, nevis, ka es esmu tur labākais, bet es vēl neesmu tik labs tajā. Kāpēc? Ja būsim atklāti, ja es uzkāpšu tām slidām un teikšu, ka esmu superīgi tajā, tas būs tā kā iekšējais konflikts, jo es tā pingvīni braukšu un tur gāzīšos. Ja? Tāpēc svarīgi arī, kad afirmācijas un to viss saka, tas ticamības moments. Ja? Dažreiz tas fake it till you make it strādā, ja? Bet tā kā ir jāizvērtē. Un tāpēc forši tāda perspektīva, ka var pateikt sev, es vēl neesmu tik laba, es vēl neesmu, bet atcerieties visu, ko jūs darīsiet, domāsiet, praktizēsiet regulāri. Ar to jūs varat jebko panākt. Un, ka mēs to saprotam, tā ir tā maģiskā formula. Bet visi meklē kaut ko izdevīgāku, kaut ko ātrāku, aiziet vienu seansiņu kaut kur, bet tā nenotiek. Jā, un tā kā vienkāršā perspektīva, kas maina visu. Vēl man ļoti patika, tagad tikko atnāca, nebija plānots teikt, bet vienā podkāstā nesen dzirdēju, viena dāma teica, tu nevari sačakarēt to, kas nav tavs. Un šī perspektīva arī var palīdzēt, ko iepriekš uzdevi jautājumu, kad kā tur tik galā, ka sākās šī pārmērīga analizēšana, kā es tev varēju sačakarēt, vai šī pieredze vai vēl. Bet ja arī tie cilvēki kaut kādā situācijā no tevis novēršās, tad varbūt tev visums rāda, ka tie nav tavi cilvēki. Jo ja tu esi paties pret sevi vienīgais, ko tu prasi, ja tu esi godīgs pret sevi tajā brīdī, un attiecīgi, un tev liekas, tu kaut ko sačakarēji, bet tu biji godīgs pret sevi, tas nebija tavs. Un tā perspektīva mums arī var ļoti palīdzēt saprast, ka, ja tu esi vien godīgs pret sevi, tu nevari pazaudēt sačakarēt to, kas nav tavs. Vai tas ir bizness, vai attiecības, vai vēl kaut kas. Un nesen arī man diezgan bieži jautājumi ir, kā atrast savu sirdslietu. Tāds populārs jautājums. Nav viens formulas, diemžēl viens, bet manuprāt, tiešām tā formula ir nevis vienkārši atrast, ko patīk darīt, bet to, ko nevarētu nedarīt. Tātad arī pašiem pārreflektēt, iedomājieties no rītdienas, pieņem jaunu likumu, katram ir, piemēram, 10 000 mēnesī, bet nekas nav jādara, vienkārši prēmija katru mēnesi. Principā, normāli var dzīvot, vai ne? Nav slikti. Un iedomājieties, un tad kas būtu tas, ko jūs turpinātu darīt? Un ja kāds nezina, tas nekas. Tāpēc, kā var atrast to savu lietu, kas jums patīk arī, ko es sapratu ļoti bieži cilvēkiem runājot, kas nezina, kas ir viņu hobija, kad es pajautāju, cik lietas tu esi mēģinājis, kaut kādas pilnīgi ne pa tēmu nosaukt. Jācer zirgu, spēlēt šāhu, aiziet uz kaut kādu muzeju jaunu, vienkārši paplašināt, darīt kaut ko tu nedari ikdienā. Vairums to nedara, kaut kādas ikdienas vienādas darbības un attiecīgi vienādi rezultāti. Vienkārši sākt pirmkārt mainīt vidi, jo arī, ko teica, starp citu, Jānis, ka tiešām tā vide, tie oficiāli pētījumi ietekmē vairāk kā gēni, attiecīgi potenciāls var būt superīgs, izaugot vienā vidē viņš aktivizējas un otrā viņš neaktivizējās. Tāpēc arī pačekot, kādā vidē jūs esat, vidē, kas jums pateiks, piemēram, arī, jā, tas ir iespējams. Jo iedomājieties, ja jūs dzīvosiet gadu vidē, kur jūs būsiet ļoti spēcīgi savā spēkā, bet visi jums teiks visu laiku, tas nav iespējams, ko tur sapņo, tas taču ir grūti, pasties uz reālo situāciju. Neapzināti pēc gada, kaut kā tas ietekmēs, es domāju, kad ātrāk. Diemžēl. Te gan arī apakšā iet spoguļu neironu teorija, kas arī sasajās Baibas teikto, ļoti interesanti pat, to šobrīd pētu ļoti aktīvi, bet īsumā tas ir tā, ka mēs neapzināti nolasām viens otru nervu sistēmu. Kā mans pasniedzējs somatikas no Kolumbijas teica, labākais, ko tu saviem mīļiem var iedot, ir regulēt nervu sistēmu. Es liktu to vienādības zīmi, regulēt enerģiju.
Ja fizioloģija satiekās zinātne lielā mērā ar to holistisko, tas viss forši savijās. Un tas ir izskaidrojums, ar to es izjūtu, ko Baiba teica, bet tas arī tam jābūt godīgi, ka tu iekšā esi tajā drošā sajūtā, ka tu noskaņo sevi, ka tu saglabā to mieru, caur elpu to var darīt, un otrs to nolasa. Uz bērniem tu var forši testēt, paeksperimentēt, un tas tiešām strādā. Un arī otrs cilvēks, tāpēc mēs neapzināti viens otru ietekmējam, sinhronizējamies, pat ja mēs nerunājam. Un tas mūs ļoti, ļoti ietekmē. Jā, un par fokusu, to mēs runājām arī pagājušo gadu, bet šitien man ļoti interesanti salikās tas, ka šogad es viņu redzu citā perspektīvā šo frāzi. Ir tā bilde, kuru vilku tu barosi, tā ka tas izdzīvos. Kam tu dod savu fokusu? Bet agrāk bija tā, ka dod fokusu tai laika līnijai, kas ir tā labākā nākotnes versija. Jā, kaut kādā ziņā, es domāju, tas viss vēl aizvien ir forši, bet, ko es sapratu, dod fokusu sev harmoniski šajā brīdī. Iekšā sev. Tas arī, kas man atnāca šogad, dod fokusu pirmkārt sirdī, sevī, iekšā. Un tur ir tā maģija. Jo dažreiz pat ir tā, ka mēs uzliekam tās arī skaistos mērķus, kur es sapratu par sevi, un dažreiz tu pēc tam arī, ka viņi atnāk, tu sāc saprast, visi sirds mērķi. Ļoti arī jāizvērtē, jo dažkārt mēs neapzināti uzliekam tos mērķus no prāta, no ego, kas saka, kam arī ir vieta būt, bet galvenais fokus es šeit un tagad, un arī varbūt hausa apstākļos saglabāt to sajūtu, ka es esmu vērtība, neatkarīgi no to, ko saka citi, no sasniegumiem, no vēl kaut kā. Es šeit, sevī. Iedot sev sevi. Jā, tas ir mans tāds vēl, pirms mēs izdarīsim pēdējo mazo praksīti. Maz tāds moments, kas bija pagājušā gada beigās, bija pirts rituālā, pirmo reizi, tādāk nopietnā, un es izēju ārā. Pēc pirts, man lieka ziemā -grādi iziet ārā, un tie āliņģi jāiet, un man negribās, man nepatīk augstumpeldis, bet tā kā, ok, labi, man iedvesmot mēģina tā pirtniece, tu to vari, Simona, es ielikos, bet tas cits stāsts, un mēs stāvu tajā naktī dabā, pēc tās pirts man tie dūmi nāk, un tā, Simona, tu redzi? Es tā, koki, nē, tu redzi? Āliņģis, nē, Simona, tu jūti? Es tā skatos, un tā miers, tas te, reku, viņš te ir visu laiku, arī, kad tu aizbrauks no šienes, viņš te paliks. Un man tā nosēdās. Laime un viss, ko mēs meklējam, jau ir šeit un tagad. Mēs vienkārši paši esam jau kaut kādā skrējienā, kaut kuru mēs neesam šeit un tagad. Tāpēc mēs nevaram savienoties. Tāpēc es piedāvāju tagad tā rīktīgi savienoties garšīgi ar šeit un tagad, ar sevi. Un nevis nākotnes versijā, bet tagad pieņemot visas savas daļas. Visas daļas. Arī tas, kas jums nepatīk. Pieņem šeit un tagad. Aizverat, lūdzu, aciņas ciet. Elpojiet, lūdzu, tikai caur degunu. Pieliekat, lūdzu, abas rociņas pie sirds. Elpojiet caur degunu, dziļi ieelpa. Vēderā. Un 30–40% lēnāk izelpa. Tik lēni, cik jūs varat. Sajūt, kā šī izelpa tev sazemē, nomierina, izlīdzina. Sajūti, ka viss tas, kur tu esi devis savu fokusu, kontroli, visa tā enerģija, ko tu esi izmētājis visām malām, ka tu viņu paņem sev atpakaļ savā veselumā. Tu vari vizualizēt sevi caur šo elpu kā tādu skaistu puzli un redzi, kā iztrūkstošie gabaliņi atgriežās pie tevis. Tagad viņi atgriežās pie tevis, visas tavas daļas. Maybe we have to empty the cup in order to allow it to be filled. Maybe we have to let go. Maybe we can just open to what is. And just taste of this moment. Because it's all right here. It's all right here. Un redzi, vēl paliec ar asiņām ciet, kā šī visa puzles gabaliņa sanāk apakaļ visas tavas daļas. Un caur elpu tu ieej savā veselumā, savā mierā. Un viņš vienmēr tevi ir, ja tu tur vērsi savu fokusu. Es novēlu katram mums ļaut vairāk un biežāk prezentēt momentam sevi tādu, kādu tas ir. Nevis kontrolēt un pārveidot viņu tādu, kādu tas nav. Paldies jums!